Aicināšu skatos Business Europe padomnieci iekšējā tirgus jautājumos Svetlanu Stoilovu ar prezentāciju Business Europe par digitālās ekonomikas attīstību nākamajā politikas ciklā 2024 līdz 2029. Thank you very much. Liels paldies, ka esat mani šodien šeit uzaicinājuši un kā mēs varam prezentēt savas politikas ambīcijas, un es sākšu dalīties ar savu ekrānu, lai pārliecinātos, ka jūs redzat visu. Es ceru, ka to tagad var redzēt. Jā. Un es vēlētos uzsākt šo prezentāciju ar mazu uzdevumu. Tātad 10 gadu laikā, protams, ir ļoti smaga un daudz likumdošanas ir izstrādāts, un tehnoloģijas kļūst aizvien izsmalcinātākas, un riski kļūst aizvien grūtāki, ir grūtāk tos paredzēt. Mēs redzam, ka Eiropa šobrīd ir sava ceļa ļoti nozīmīgā punktā, tieši runājot par tehnoloģisko attīstību. Un šis ceļš ir padarījis Eiropu par vienu no galvenajiem spēlētājiem, lai panāktu to, ka šī politika saistībā ar tehnoloģiju rezonē arī pāri mūsu robežām. Un veidojot šo politiku, un tā kā visi Eiropas uzņēmumi sekos šai likumdošanai tuvākajos gados, ir svarīgi apsvērt to, ka šī politika ir jāsaliek kopā kā puzlis. Un tajā pašā laikā, pat ja tas ir sarežģīts puzlis, tam ir jāļauj uzņēmumiem arī būt vēl aizvien konkurētspējīgiem. Un ļoti svarīgi, ka tika pieņemta šī horizontālā likumdošana Eiropas parlamentā un Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tātad šie noteikumi par mākslīgo intelektu, digitāliem pakalpojumiem, digitālajiem tirgiem, datu apmaiņu un pārvaldību un kiberdrošību. Un viss šis tehniski ietekmēs pilnīgi visu Eiropas Savienības ekonomiku un visu digitālās ekonomikas ekosistēmu. Un visi šie noteikumi nav domāti tikai uzņēmumiem, kas strādā tehnoloģiju sektorā. Šie noteikumi ir domāti un attiecināmi uz daudziem citiem sektoriem, it sevišķi kiberdrošībā un datu apmaiņā, piemēram, kā datu aktā. Un tā, turpinot izstrādāt šos noteikumos, mūsu loma kā uzņēmējiem ir, ka mums jāpanāk, ka šī ieviešana ir gluda, jo mēs nevēlamies, lai kādi konfliktējoši vai neviennozīmīgi pielāgot šie vai interpretēt šie noteikumi katrā valstī citādāk. Kur, piemēram, vienā valstī šie noteikumi ir elastīgāki, bet citā valstī vietvara ir krietni striktāka. Mēs vēlamies no tā izvairīties, jo tas iekšējo tirgu fragmentē. Mēs esam uzņēmumi, un mums ir ļoti svarīgi būt efektīviem. Tas ir viens no mūsu centrālajiem principiem. Un mēs vēlētos uzrunāt politikas veidotājus, lai viņi šajā ieviešanas procesā kā centrālo jautājumu uzsāda efektivitāti. Mums ir cieši jāuzrauga, kā visas šīs lomas, ko es iepriekš minēju, un visi nosacījumi, kas uzņēmumiem ir jārespektē, tie visi ietekmēs preču un pakalpojumu tirgu. Ir jāņem vērā, cik ātri var ievirzīt tirgu produktu, cik ātri var kļūt par konkurētspējīgu spēlētāju tirgu. Viss šis ir jāuzrauga kopā ar šiem noteikumiem. Un mums ir jāpārliecinās, ka Eiropas noteikumu kopums palīdz ātrāk virzīt produktus mūsu kopējā tirgū.
Un, ja mēs pārliecināmies, ka mūsu noteikumi respektē šīs idejas, mēs varam padarīt Eiropu konkurētspējīgāku. Nākamajā slaidā es vēlētos jūs pievērst uzmanību digitālās 10-gades mērķiem. Šī programma, šis darbības plāns, digitālā 10-gade, ir vieta, kur ir saknes visām mūsu ambīcijām un mērķiem līdz 2030. gadam. Mums ir jāmaksimalizē visi pieejamie resursi, un to jau minēja arī iepriekšējie runātāji, ka ir daudz resursi, kas ir jāizmanto, un šo nevar pārāk daudz atkārtot. Piemēram, Horizon Europe vai arī digitālā komponenta atlapšanas fondā. Un visi šie instrumenti Eiropas Savienībā ir efektīvi jāizmanto. Un, principā, mums ir no tā jāizspiež maksimums. Šim ir jābūt centrālajam aspektam, kuru dalībvalsts apsver, domājot, kā viņi tērē naudu. Un vēl mums ir jārunā par to, ka mēs redzam daudz risku drošībai. Un drošība nav tik augstā līmenī, jo vēl aizvien ir uzņēmumi, kas neizmanto digitālo tehnoloģijas spēku. Piemēram, tikai 11% uzņēmumu tiek izmantots mākslīgais intelekts. Un tikai 19% no Eiropas uzņēmumiem izmanto lielo datu spēku, lai kļūtu efektīvāki savā darbībā vai arī iegūtu kādas jaunas atziņas no datiem, kas ir viņu rīcībā. Un šī ir mērķi līdz 2030. gadam. Mums ir noteikti jāņem vērā, ka ir tikai mazliet vairāk par 5 gadiem, lai sasniegtu šos mērķus. Un tieši nākamajā Eiropas likuma pakotne līdz 2027. 2030. gadam beigsies tieši 1 gadu pirms šo mērķu sasniegšanas termiņa. Tātad mums ir jābūt koncentrētiem centieniem visās dalību valstīs, un šādas konferences kā šodien, kuru organizē Latvijas darba devēja konfederācija, parāda to, cik veikli tomēr jārīkojas nacionālā līmenī un cik svarīgi ir veikt šo digitālo pārēju. Un šiem kolektīvajiem centieniem starp dažādiem sektoriem un politikas sektoriem un pilsoņiem ļaus Eiropai palikt vēl aizvien konkurētspējīgai tieši digitālajā jomā. Bet tehnoloģija ir tikai viena puzles daļa. Mums ir noteikti jāņem vērā, ka ir demografiskas pārmaiņas visā Eiropā. Šobrīd tikai 68% Eiropas iedzīvotāji ir digitālās pamatprasmes. Un mums ir noteikti grūtības šobrīd piesaistīt IKT speciālistus ar ļoti izsmalcinātām un augstām digitālajām prasmēm. Bet ir jādara ļoti daudz darba vēl. Mūsu iekšējā aptaujā mēs redzam, ka tas nav no mūsu aptaujas, tas īstenībā tā ir statistika no Eiropas Savienības. Tātad mēs redzam, ka darbspējīgu iedzīvotāju skaits samazināsies tuvākajās 10 gadēs. Mēs zaudēsim 35 miljonus darbspējīgas vecuma cilvēks līdz 2050. gadam. Tātad aktīvais darba spēks, mums jānodrošina tas, ka esošais darba spēks ir ļoti prasmīgs, un mums ir tieši jāinvestē viņu talantos vairāk šobrīd nekā jebkad. Un šī ideja par prasmēm un tehnoloģiju attīstību, tās idejas ir savstarpēji saistītas. Mūsu pētījumā un aptaujā šogad mēs redzam,
ka visakūtāk trūkst matemātikas un inženierijas prasmju cilvēku. Un cilvēki, kas piedalījās aptaujā, saka, ka 46% darba devēja redz, ka jaunpieņemtajos darbiniekos ir jātīst tieši šīs prasmes. Un šī korelācija starp cilvēkiem, kam ir prasmes un tehnoloģijas integrāciju, tiek apstiprināta Eiropas Investīcija bankas aptaujā sacībā ar Eiropas digitalizāciju. Vietās, kur iedzīvotāju skaits kur ir vairāk iedzīvotāji ar augstu digitālo prasmi, noteikti drīzāk ieviesīs šīs jaunās digitālās inovācijas. Un atkal atsaukšu uz savu OECD runātāju, ka pandēmija noteikti pātrināja digitālo risinājumu ieviešanas ātrumu. Ja es pareizi dzirdēju, tad 70% MVU ir ieviesuši šo tehnoloģiju, bet mums ir jāņem vērā, ka ir jāizmanto šīs ļoti vienkāršās iespējas, kā piemēram videokonferenču izmantošanu vai savu datu pārvietošanu uz mākoņiem, bet tāpat laikā ieviešot advancētākas tehnoloģijas kā mākslīgo intelektu vai vienkārši pārliecinoties, kā mēs varam lietot datus, kas jau ir mūsu rīcībā un kādas secinājumus mēs no tā varam izraisīt, lai ievies šādas risinājumus, vajag krietni kvalificētāku personālu. Līdz ar to šis nav pārsteigums par spīti Eiropas Savienības un likumdošanas ambīcijām, kas ir advancēt un iespējo tehnoloģiju Eiropā. Digitālo tehnoloģiju ieviešana, digitālo risinājumu ieviešana vēl aizvien ir ar zemākajiem rādītājiem pēc Eiropas komisijas mērījumiem un pētījumiem. Tad šī komponente nav augusi tik ātri, kā mēs vēlētos. Ieviešana un informētība par to, kādi ir mūsu mērķi, ir ļoti svarīgi šo piefiksēt, jo šādi trūkumi nevar palikt ilgstoši. Es daudz runāju par efektivitāti, bet kā uzņēmējdarbības pārstāvēji ir daudz jārunā par efektivitāti. Tas ir svarīgi. Un kā jau mēs dzirdējām no OECD runātājas, digitālā transformācija palīdzēs sasniegt mērķus. Palīdzēs, piemēram, samazināt ietekmi uz vidi uzņēmumos vai palīdzēs uzņēmumiem kļūt efektīvākiem tieši resursu izmantošanā. Un mums ir arī šis manifests Reboot Europe vai Restartēt Eiropu. Tātad mums ir jāatjauno izturīga Eiropas Savienība ar enerģiju, kas ir pieejama par zemām cenām, ar vienkāršām regulām un noteikumiem, tiesisku tirgošanos, ar iespējām gan uzņēmumiem, gan cilvēkiem būt vienotā tirgu. Un tas viss, protams, iet roku rokā ar tehnoloģiskajām inovācijām un talantu attīstību. Kad mēs redzam, ka tieši šajā atjaunošanā tieši tehnoloģijas un prasmes ir centrālas. Un tiem, kam ir lielāka interese, es jūs aicināšu vairāk ieskatīties mūsu mājaslapā, lai vairāk iepazītos ar mūsu visaptverošo vīziju, ne tikai par tehnoloģiju, tad arī par citiem ar tirdzniecību un enerģētiku. Jūs varat iepazīties mūsu mājaslapā arī būt EU. Un ar to arī beidzas mana prezentācija, un es vēlētos jums visiem novēlēt ļoti labu un auglīgu diskusiju. Es ceru, ka jums būs ko apdomāt arī paneļa diskusijas laikā, un vēlreiz paldies par iespēju runāt ar jums.